Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Shake that. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Kaut šī pārāk izturīgā miesa jau izkust un izgaist kā rasa. Kaut dievi nesodītu pašnāvi. Ak, Dievs, cik smagas mācīga pliegana un sekla man šķiet visa pasaule. Vai tam bija jānotiek? Tik 2 mēneši kopš tēvs ir miris. Nē, 2 nav mazāk. Cik karsti mīlēja viņš manu māti. Pat vēsmai neļautu atsākt skart. Vai atcerēties man? Prom atmiņas. Ak, vājība, tavs vārds ir sieviete, nav mēnesis, bet viņa jau preces ar tēvots, kas tēvam līdzīgs kā es Hēreklam. Ak, kauna pilna steiga, tik ātri un veikli iekrist grēku palagos. Tas nav un nevar būt uz labu. Bet lūste sirds, jo mutē jāklusa. Horācija, tu esi tu vai tik liekas tā? Es pats mans princis, jūs nabaga kalps. Un tādēļ saki, kādēļ Elsinorā? Šeit jūs mācīsim pamatīgi iemest. Es ierados jūsu tēva bērē. Jau nezobojies studiju vietu, gribu teikt uz manas mātes kāzām. Mans princis tiešām, tas drīz. Aiz taupības, Horācija, jo atliekas no bērnu cepešiem mums noderēja kāzu uzkodām. Ar mieru ienaidnieku niknāko es sastapu debesīs nepiedzīvot šo dienu. Mans tēvs, man šķiet, es redzu viņu. Ak, kur mans princis? Garā, Horācija. Reiz redzēju to Dižens karalis. Tas bija Dižens vīrs, šī vārda cienīgs. Otrais tādu vairs neredzēšu. Šķiet, princis vakarnāk to redzēju. Ko? Jūsu tēvu karali. Tiešām un tēvu? Uz brīdi pārsteigumi aplaudiet un uzklausiet mani, lai var jums pastāstīt brīnumu. Dieva dēļ stāstiet. Virsniekiem no vietas 2 naktis stāv ar sardzē, klusā tumšā, pusnakts stundā. Šāds gadījums. Rēks, līdzīgs jūsu tēvam, no galvas līdz pat kājām bruņojies. Parādījies tiem un gaitā staltā tiem lēni garām pagājis. 3 reizes. 3 reizes. Vai jūs runājāt to? Jā, tikai atbilst viņš nedeva. Ja paņēmis viņš mani tēvs, telto izskatu būs, es to uzrunāšu, kaut pati ēles spiestu mani klusēt. Bet lūdzu, ja izpauduši neesat par visu redzēto, tad klusējiet. Lai kas mums šī naktī gadītos, to prātā paturiet, bet ne uz mēles. Pusnaktīs ieradīšos pie jums. Par jūsu draudzību jums atmaksāšu ar Dievu.
Sveika, māsa, un ja vējš iegriežas un garās braucējs, tad neklusē, bet gan ziņo, kā tev klājas. Tu šaubies? Par Hamletu un viņa draudzību. Par Hamletu? Par Hamletu un viņa draudzību spriekā par rotaļu un asinstrauksmi. Kā violīti dabas pavasarī, plaukst pāragri, zied un svaigi ātri vīst. Vien mirkli atvaldzē un jauka smarža, it nekas vairāk. It nekas? Spried tikai tā, jo cilvēks augot nevien pieņemas, bet it kā templu ceļ, kur iekšēnē tam galvu un dvēseli izaug līdzi. Un varbūt viņš tagad tevi mīl, bez viltus, bez ļaunuma ir viņa nodomi. Tomēr bīsties, māsa, viņš nevar kā visi mirstīgie savai sirdsbalsī klausīt. Viņa izvēle valsts drošību un labklājību saista. Un tāpēc bīsties, māsa, bīsties un pēc pavēnī no jūtu negaisiem. Šo labo pamācību droši likšu par sargu savai sirdī, mīļais brāli. Bet nē, es tik līšķīgs mācītājs, kas rāda gan mums straujo ērkšķu ceļu uz debesīm, bet pats kā vieglais plauks pēr to baldu taku, ja tu piemirst, ko citiem mācīs. Par mani neraizējies, jau kavējos par ilgu. Tēvs. Šos vārdus iespied cieši atmiņā. Pie sevis klusās domas paturi un jausmai neļauj darbos izpausties. Laipns esi visiem, bet ne katram tūs. Ja draugs tevi pārbaudīts un uzticams, pie sirds tad saisti dzelžu saitēto, bet nenodeldē klauks apsveicoties ar katru tikko izšķilušos cāli. No ķildām mairies, bet ja sācis esi, tad turies tā, lai pretinieks baidās tevis. Un galvenais, sev paliec uzticīgs, tad neīsti nespēsi būt pret citiem. Brauc laimīgs, mana svētība ar tevi. Es pazemīgi atvedos, mans tēvs. Atceries, ko es tev teicu. Tas atmiņā man slēgts un atslēgt tev glabāt nodot. Palieciet sveiki. Ofēlija, ko viņš tev teica? Ja labi patīk par princi Hamletu. Man stāstīja, ka beidzamajā laikā viņš veltījot pārāk lielu uzmanību tev, un arī tu pret viņu pārāk laipna. Ja tas ir tā, kā brīdināja mani, tad jāsaka, tu labi neizproti, kas der manai meitai un tavam godam. Nu, kas ir starp jums, teica man patiesību? Viņš beidzamajā laikā daudz runāja par savām jūtām maigajām pret mani. Par jūtām? Blēņas! Nu, tā tik muļķa meitēns var teikt, kas dzīves kļūmas neapjauš. Un vai tici viņa jūtām, kā tās dēvē? Es nezinu. Ak, Dievs! Tad es tev mācīšu domāt. Tu esi bērns, ja ņem par pilnu jūtas, kas nav ne graša vērtas. Jel valdi sevi vai padarīsi mani vēl par muļķi. Viņš atzinās man godīgi, kā klājas, ka man ļoti mīlot. At godīgi, kā klājas, saki tu. Tā vien vēl trūka. Mans kungs viņš savus vārdus apzvērēja ar visiem svētiem debesu zvērstiem. Jā, cilpas loku ķeršanai. Es zinu, cik devīgi tad sirds, kad asins brāzmos sniedz mēlē zvērestus. Nu šīs liesmas meitiņi. Un reizi par visām reizēm pasaku. Es nevēlos, ka sākot ar šo dienu, tu kaut mirkli tērzētu ar Hamletu. Nu, lietas vērā un nekur bija jāiet. Es klausīšu jums, tēvs. Tā stunda drīz būs klāt, kad man uz mokām sēra ugunī ir jāiet atpakaļ. Ak, nabadzīņš. Nē, mani nežēlo, bet klausies nopietni, ko teikšu. Ko? Es esmu tava tēva gars, kas nosodīts klīst naktī pasaulē, bet dienā uguns svalmē mocīties, līdz mani zemes dzīves noziegumi būs liesmās izkvēlināti, šķīstīti. Ja dārgo tēvu es mīlējis, tad atrieb neģēlīgo. Sākam
katra slepkavība nekrietna, bet šī ir zema, nedabiska rupja. Teicu to man ašāk, lai ar spārniem ātriem kā iedvesmu, vai mīlas jausmu liektu, es tev atriebts teiktu. Ir samelsts, it kā manā dārzā guļot man iedzēls čūska. Ar šo ziņu par manu nāvi visa dāņu tauta tiek nelietīgi krāpta. Bet, mans zēn, tev jāzina, ka čūska, kur toreiz tur dārzā tavu tēvu sadzēla, nu viņa kroninas. Ak, manu nojauta, mans tēvots. Šis asinsgrēkā izvirtušais zvērs, nu manu tiklo sievu ieguvis. Es teikšu īsi. Dārzā gulēju, tavs tēvots šai nesargātā stundā bija slepus piezaties ar driģeņu sulu un ielēja man ausīs šķidrumu, kas cilvēka asinīm tik naidīgs, ka tūdaļ sarcina. Ja vīra dūša tev, tad neciet to, ka dāņu karaļgulta kļūtu par nolādēta asinsgrēka mīgu, bet, lai tu sāc ko sagos, dari tā, ka neatrēp sev dvēseli kaut kādā ziņā vērdamies pret māti. Tu atstāji debesīm un ērkšķiem tiem, kas plosa viņas krūtis. Ak, debes spēki, zeme un kas vēl? Vai piesaukt pekli vēl? Nē, rimsties sirds un muskuļi jau vārgi nekļūstiet, bet turiet mani stingri. Ak, nelietīgā sieva, ak, smaidīgais nolādētais blēdis! Slepkavību, 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 Vai izturējies tu pret viņu bargi? Nē, mīļo tēt, bet kā jau jūs vēlējāties, noraidīju vēstules un liedz man tuvoties. Lai nolādētu man apdomību. Nu, iešu pie karaļa, tam jāzina visi. Šo mīlu slēpjot, mēs vairāk būsim bēdas kā ienaidu. Rozenkrants un mīļā Gildenšterna. Mēs sūtījām jums ziņu, nevien vēloties jūs redzēt, bet arī vajadzības spiesti steidzīgi. Jūs droši vien jau dzirdējuši būsiet, ka princis Hamlets ļoti pārvērties. Iekšēji neārīgi nav tas, kas bijis. Cits tas nevarētu būt, vien tēva nāve viņu atcešana sev pašam. Tāpēc sūtīju pēc jums, kas rada viņai jaunībai un garam. Šeit būs jums kādu laiku jāpaliek un jāierosina viņš uz izpriecām. Tāpat pie viena novērot, ja mums, kas nezināms, to nospiestu, lai atklājuši viņam līdzāk. Viņš daudz ir stāstījis par jums. Es nešaubos, ka pasaulē nav divu tik tuvu draugu tam, kā esat jūs. Ja patiktos jums būt tik labvēlīgiem un palikt kādu laiku šeit pie mums, mūs atbalstot un palīdzot mums cerēt, tad pateiktos jums kā karaļi. Jo katrai dzīvēt vašai, jums savas pavēles ir tiesības teikt, jums savas lūgums ir tiesības teikt pavēlēs. Mēs abi paklausām un gatavi jums labprāt pakalpot, cik pavēliet. Jums paldies, Rozenkrants un Gildenšterna. Rozenkrants un Gildenšterna, paldies. Es lūgšu tuliņ jūs atraudzīt man tik ļoti pārvērtušos dēlu, lai kāds jūs aizver pie Hamleta. Dievs dod, ka mūsu klātbūt no pūles tam patiktu un līdzētu. Jā, āmen. Nu, kas no jauna? Valdnieki, ticēt varat man, ka pienākums man dārgāks kā dvēseli.
pār abiem dievs un žēlīgs karalis. Un liekas man, ja vien šīs smadzenes valsts gudrībā pa īstos lietas skrien kā citkārt, tad atklāt man izdevies kāds iemesls ir brīņša neprātam. Viņš sakās zināt, kāds iemesls ir jūsu dēla slimībai. Tas būs tas pats, ko mēs jau zinām. Tā tēva nāve mūsu precības. Karali un augstā karaliene, es jums teikšu īsi. Jūsu augstdzimušais dēls ir traks. Es saucu to par traku, jo kas gan cits, lai ārprātība būtu. Jau mazāk mākslas, vairāk lietišķības. Te godājamā kundze mākslas nav, bet ka viņš traks, tas tiešām tiesa. Un kā jucis, tas ļoti žēl, un žēl, ka tas ir tiesa. Ak, muļķa metafora, dievs ar to. Es mākslas nelietošu. Bet, ja viņš ir traks, tad mums ir jārod cēlonis šim efektam. Nē, varbūt precīzāk, šim defektam. Nu, padomājiet. Man meita ir, jo tā ir mana meita. Un viņa savā bērna padevībā un paklausībā man pasniedz šo. Nu, spriediet paši. Debesšķīgai, manas dvēseles alkam, visu daļai Ofēlijai, tas ir vājš izteiciens, nodrāsts izteiciens, visu daļai ir banāls izteiciens. Bet paklausīsimies tālāk. Pie viņas debesšķīgi bālajām krūtīm. Vai viņai Hamlets to raksta? Augstā kundze, pacietieties, visu pateikšu. Apšaubīt, kas saulē stari, šaubīties, ceļš sauli nes. Patiesību apšaubīt tu vari, bet ne to, ka mīlu es. Mūžīgi tavs visu dārgā jaunā, kamēr vien elpa turēsies šai miesā, Hamlets. Šo vēstuli un līdzīgas tai citas man paklausīgā meita atdeva un pateica, kad, kur un kādiem vārdiem viņš bildinājis. Bet viņa, kā viņa izturējās pret šo mīlu? Ko jūs par mani domājat, kas esmu? Bez šaubām, godīgs un uzticams. To tiktos pierādīt. Bet ko jūs teiktu, ja redzot uzplaukstam šo kvēlo mīlu, man jāsaka, es nojautu jau tad, pirms mana meita man to pateica. Ko teiktu jūs, vai augstā karalienei būtu uzņēmies un pildītu starp viņiem it kā sakarnieka lomu? Vai licis savai sirdī klusi ciest? Vai skatītos savu pirkstiem uz šo kvēlo mīlu? Ko tad jūs domātu? Nē, taču noteikti un skaidri teiktu savai jaukundzei. Zem zvaigznes augstākas kā tās tā princis Hamlets notikt nevar tas. Un pieteicu viņai slēgt durvis, nepieņemt viņā ne ziņnešus, ne dāvanas. Mans padoms viņai bija par svētību. Bet atraidītais princis teikšu īsi. Nu kļuva grūtsirdīgs, bez ēzgribas un miega, savārga un kļuva pavieglis, līdz beidzot jucis, cieši tam līdzi mēs. Vai jūs tā domājat? Tas var gan būt. Vai bijis gadījums, ja drīkstu jautāt, ka teicis, esmu noteikti tā ir, bet izrādījies citādi? Šķiet, ne. Kā to pārbaudīt? Kā zināt, stundām ilgi staigāt mēdz viņš priekšlampā. Viņš tiešām dara tā. Es rūpēšos, lai te viņš satiktos ar Ofēliju. Paši noslēpsimies un novērosim. Ja viņš nemīl to un prātu zaudējis nav viņas dēļ, tad neļaujiet man palikt valstsvīram, bet ielieciet par kalpu. Zirkopi. To mēs redzēsim. Mani krietnie draugi, kā jums abiem sviežas? Kā daždien vienkāršiem zemes bērniem. Esam laimīgi tādēļ, ka neesam pārāk laimīgi. Mēs neesam pušķis pie Fortunas cekuras. Ne arī zem viņas kurpi pazolis? Arī ne mans princis. Tātad jūs mājojat viņas labvēlības vidū ap viņas jostas vidu? Patiesi mēs viņai tuvi. Jā, dzird, viņa ir palaidne. Ko dzird jauni? Neko, izņemot to, ka pasauli kļūst godīga. Tad drīz būs pastardiena. Bet atļaujiet man tuvāk pajautāt, ko jūs, mani labie draugi, Fortūnai sariebuši, ka viņi jūs sūta šai cietumā? Cietumā, mans princi? Dāni ir cietums. Bet tad jau visa pasaule ir viens liels cietums, kurā ir daudz ierobežojumu, aizbildumu un cietumu. Lielisks cietums, kurā ir daudz rozešu, apakšzemes krātiņu, sargu. Dānija ir viens no visnejaukākajiem. Mēs tā nedomājam. Tātad jums tā nav cietums? Nekas pats par sevi nav ne slikts, ne labs. Mūsu atziņa dara to tādu. Man tā ir cietums. Jūsu garam te par šaubu. Jūsu atziņa padara to par cietumu.
Dievs, es labprāt dzīvotu Rieksta čaulā un uzskatītu sev par bezgalības pavēlnieku. Ja vien man nemocītu nelāgu sapni. Šie sapņi īstenībā ir godkāri, jo godkāras būtība ir tikai sapņēna. Sapnis pats ir tikai ēna. Protams, un manuprāt, godkāra ir tik tukša un gaisīga kā ēnas ēna. Vai iesim galmā, jo es tiešām neesmu domātāji? Mēs jūs padavīgie kalpi. Nē, Jēles, jūs negribētu pielīdzināt saviem kalpotājiem, jo atklāti runājot, mani pavadoņi man ir šaušalīgi. Bet turoties uz nolādētas draudzības vārda, kādēļ jūs ieradāties Elsinorā? Jūs apraudzīt? Jums pateicos. Vai tas brīvs apciemojums jūsu pašu gribu, esiet taisnīgi, pasakiet? Ko lai sakā mans princis? Nu, kaut ko tikai lietišķu. Es zinu, labais karalis un karalieni jūs šur pateicināja. Kādā nolūkā? To jūs paskaidrojat man mūsu draudzības, jaunības saskaņas, nesatracināmās mīlestības un vēl nezinu kā vārdā. Jūs šur pateicināja vai ne? Kā jūs teiksiet? Es redzu jums cauri, jūs mani mīlēt. Princi, mūs attaicināja. Un es jums teikšu, kādēļ. Man nezinu, kāpēc pēdējā laikā ir zudusi visa mana griba un patika darboties. Un šī celtne pamatīgā zeme man šķiet kā neauglīgs paugurs. Mani neiepriecina vīrietis, un sieviete arī ne. Kaut gan liekas, jūs smaidat tam netic. Princi, man tas pat prātā neienāca. Tad kādēļ jūs smejaties, ka es teicu, ka man neiepriecina vīrietis? Es domāju, princiem, kas jūs neiepriecina vīrietī, tad kāds gabeņmielis ceļiet aktīvs. Mēs sastapām to ceļā uz šeit, tie ir gatavi nāk un piedāvāt mums savus pakalpojumus. Kas tie par aktieriem? Tie paši, kur jums kādreiz ļoti patika. Pilsētas traģiķi! Pilsētas traģiķi! Vai spēsiet notēlot Gonzago noslapkavošanu? Jā, mans princi! Ļoti labi, tad izrāda to rītvakar. Un vai spēsiet vajadzības gadījumā iemācīties 12 līdz 14 rindiņas, ko es sacerētu? Jā, mans princi! Tad sekojiet šim kungam. Es likšu aktieriem, lai tie notēlo manam tēvocim, mana tēva slepkavību. Gars, kas man rādījās, varbūt pats vēlns, kas spēja rādīties pievilcīgā veidā. Vai manu kautrību un vājumu, ka Maleža ir bijusi tāda vājība pret tādiem ļaudīm, viņš nelieto, lai postā ievilktu. Man pierādījums drošāks vajadzīgs. Es slazdu rīkošu. Kāds cēlonis ir viņa sajukumam? Kas viņas sirdsmieru tā ārda ar vaiprātu, kas bīstams nemiepilns? Viņš atzinās, ka prātu zaudējis, bet nesaka, kas tam par cēloni. Viņš nevēlas, ka viņu izprašņā, bet izliktamies vaiprātīgs tik vairās, kad mēģināmies kaut ko uzzināt, kas viņam kaiš. Kā viņš jūs uzņēma? Kā džentelmenim pieklājas. Bet sarunās viņš ļoti atturīgs. Maz runā viņš, bet devīgs atbildēs. Vai mudinājāt jautru laiku pavadīt? Mums kundze ceļā gadījās aktieri.
Par tiem mēs viņam arī tūlīt sastāstījām. To dzirdēdams kā likās jautrāks kļuva. Tie galmā. Domāju, tiem jau šovakar pavēlēts sākt izrādi. Tas tiesa. Un viņš liek jums majestātes nāk lūgt noskatīties izrādē. Nu, sirds labprāt. Ļoti priecājos, ka viņš jau tagad piekļāvīgāks kļuvis. Jūs, mīļie draugi, āleži viņu skubiniet uz izpriecām. To centīsimies izpildīt. Un arī tu mums atstāji, dārgā Ģertrūda. Te jānāk Hamletam. Tā iekārtots, līdz kā nejauši viņš satiktos ar Ofēliju. Mēs ar viņas tēvu, kā likumīgi spiegi, paslēpušies tos novērosim, lai nospriestu, vai mīla tā, kas moka Hamletu. Es labprāt paklausu, bet dēļā Ofēlija. Es novēlu kaut jūsu skaistums būt par cēloni šim viņa neprātam. Tad jūsu tikums viņu uzvest uz ceļu par godu abiem jums. To, kundz, vēlos arī es. Tu, Ofēlija, šeit uzturies un lasi grāmatu, lai vienatne tā neuzkrīt. Būt vai nebūt? Tāds ir jautājums. Kas prāta cienīgāk? Vai ciestās bultas, ar ko mūs vajā ļaunais liktenis? Vai pacelt ieroči pret postu jūru un izbeigt visu? Nomirt. Aizmirt. Ne vairāk tā iemiegot un guļot teikt. Gals sirdsāstiem un 1000 citām likstām, kas mūsu miesas tiesa. Tāds sasniegums ir kvēlo ilgu vērts. Nomirt, aizmirt un varbūt pat miegā sapņot. Bet lūk, kur šķērslis, jo kādi gan mums nāves miegā sapņi var rādīties, kad viss mirstīgais zudis. Tas pārdomāt un vilcināties mums liek, un postam atļauj sasniegt ilgu mūžu. Kurš ciestu laika belzienas un nievas, varmāku spaidus, augstprātīgo pulgas un nonievēto mīlas sāpes, smeldzi valdsvīru nekaunības spērienus, ko klusam nopelnam dod necieņu, ja katrs spētu sev sagādāt mieru ar dunci. Kas locītos zem nastām tad, ja nebūtu mums baili no kaut kā pēc nāves, šīs vēl neatklātās zemes, no kuras vēl neviens nav pārnācis?